Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Žēlastība un miers jums no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Visuspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man kauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un tava mīļā dēla Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un miršanas dēļ, es tevi lūdzu, apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Ja nu šī ir jūsu patiesa grēksūdze un lūgšana, tad aplieciniet to sacīdami jā. Dievs to ir dzirdējis. Kad nu jūs savus grēkus esiet nožēlojuši un ticībā stiprināti, tad kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, sekojot Kristus pavēlei, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka no grēka esat atraisīti. Visi jūsu pārkāpumi ir piedoti un parādi atvaisti. Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tas Kungs lai ir ar jums. Lūgsim Dievu. Dievs, tu, kas caur mūsu Kunga tava svaidītā ciešanām, esi atņēmis varu nāvei, ko no vecā grēka mantojušas visas paudzes. Mēs, kam piemīt iznīcīgā zemišķā daba, tevi lūdzam. Dari mūs līdzīgus tavam dēlam, lai mūsos iemājo viņa debesšķīgā daba, un mēs caur tavu žēlastību topam izglābti. To lūdzam caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu. Lasījums lielā piekdienā no Iesajas grāmatas. Redzi, manam kalpam veiksies, viņš tiks paaugstināts, augstumos varen paaugstināts. Daudz no tevis satrūkās, nemaz ne pēc cilvēku skata, un stāvs nekā cilvēku dēliem. Bet tagad viņš izbiedēs daudz tautas. Ķēniņiem viņa priekšā mute būs cieta. Te redzēs to, kas tiem nav stāstīts, un sapratīs, ko nav dzirdējuši. Kurš ticēs tam, ko mēs dzirdējuši, un kunga alkons, kuram tas atklājies? Viņš slējās kā asins tā priekšā, kā saknu izkaut uz zemes, ne tam augumu, ne košumu, ka mēs uz to raudzītos, nec paskat, ka mums patiktos. Nicināts un ļaužu atstumts vīrs, kam brūcis un kas pazīst sāpes, itin kā tāds, no kā apslēpj seju. Nicināts, un mēs viņu ne par ko neturējām, taču viņš nes mūsu sērgs un uzņēmās mūsu brūcis, bet mēs viņu uzskatījām par piemeklētu. Dieva sist un pazemot, viņš tika caurūts mūsu pārkāpumu dēļ, sists mūsu vainu dēļ, mūsu glāba pārmācība, kas nāca pār viņu. Ar viņa brūcēm mēs dziedināti. Tā kunga vārds. Otrā
vēstule korintiešiem, 5. līdz 19 līdz 21. pantam. Tādējādi Dievs Kristū pasauli samierina ar sevi un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpumus, un mūsos viņš ir ielicis izlīguma vēsti. Kristus dēļ mēs esam sūtņi. It kā Dievs sauktu caur mums, Kristus dēļ mēs lūdzam. Saņemsim šo izlīgumu ar Dievu. Viņu, kas grēku nepazina, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dieva taisnību. Tā Kunga evaņģēlijs. Mēs apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dieva Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, 3. dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību.
Tas Kungs ar jums. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks. Kad pienāca 6. stunda, tumsa pārklāja zemi līdz 9. stundai. Jēzus skaļi iekviedzās un nomira. Un tempļa priekškars tika pārplēsts 2 daļās no augšas līdz pat apakšai. Centurions, kas stāvēja viņam pretī, redzēdams, ka viņš tā saukdams bija miris, sacīja: patiesi, šis cilvēks bija Dieva dēls. Tā Kunga evaņģēlijs. Mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Tavs vārds ir mums dzīvība. Āmen. Lielā piekdiena ir Jēzus nāves diena. Tomēr viss sākas jau ceturtdienas vakarā, gan tāpēc, ka ebrejiem jauna diena iesākas nevis ar pusnakti kā mums tagad, bet ar saulrietu, gan arī tāpēc, ka Jēzuma dzīves pēdējā diena izvērtās ļoti gara. Tā sākās jau gatavojoties savam pēdējam atvadu mīlestam kopā ar mācekļiem, tad cauri neguvētai naktī Ģedzemanas dārzā un apcietināšanai naktī, pratināšanām augstā priestera pilī, nāves soda spriedumam un rītausmai, kad Jēzus tiek aizvests uz Poncija Pilāta pili, un pēc tam pēcpusdienā mirst pie krusta. Kad pēdējais mīlestis ir beidzies, Jēzus ar saviem mācekļiem devās ārpus Jeruzālēmas mūriem uz kādu vietu Eļas kalna pakājē, kas bija pazīstama ar nosaukumu Ģedzemanas dārzs. Jēzus ir ļoti nomākts un satraukts, līdz nāvei sarūktināts un bēdīgs. Viņš baidās no tā, kas viņu sagaida, no spīdzināšanām un nežēlīgās nāves. Viņš lūdz Dievu, bet mācekļi iemiega. Beigās Jēzus saka: ne mana, bet tava griba vai notiek. Tas gan nenozīmē, ka Dievs būtu gribējis, ka Jēzus mirst, jo tā nekad nav Dieva griba, ka kāds taisnais cieš. Tā ir paļāvība uz Dievu visbriesmīgāko apstākļu vidū. Gan Jēzum, gan vēlāk Pēterim, Pāvilam, citiem mocekļiem, arī mūsdienās. Tad no tumsas iznirst Jūda, kopā ar tempļa policijas grupu un karēviem. Viņi ieradušies Jēzu apcietināt. Ne visi viņi pazīst Jēzu pēc sejas, tāpēc ir sarunāta zīme, kuru Jūda skūpstīs. Tas būs īstais. Uz šo reaģē Pēteris, viņš izvelk nazi, uzbrūk vienam no augstā priestera kalpiem, nocērt viņam ausu. Tas liek jautāt, vai Jēzus mācekļi bija bruņoti. Ja tas tā būtu, tas būtu arī kaut kas, par ko tik ļoti skumti Jēzus, kā par to, ka viss viņu nodod. Mēs redzam, ka Jēzus stājas tam pretī un liek Pēterim nazi, jeb zobenu novākt. Jēzus saka: stājiet, pietiek. Izklausās, ka ir vēl citi mācekļi, kur tajā brīdī izvilkuši nažus. Šos vārdus var tulkot arī kā: tā tas nebūs, nekad tā vairs nedariet. Tad viss mācekļi aizbēga. Jēzus paliek viens. Vispirms viņš tiek vests pie augstā priestera, kur naktī sapulcējušies arī citi augstie priesteri, vecēji, raksturmācītāji, tāda kā garīdznieku konference, meklējot pierādījumus pret Jēzu, lai varētu viņu sodīt ar nāvi. Taču liecības nesakrīt, daudz no tām ir nepatiesas, viens saka to, citu ko citu. Taču tad, kad augstais priesteris jautā pašam Jēzum, vai viņš ir Mesija, Dieva dēls, Jēzus saka: es esmu. Saka to pašu, ko Mūzes dzird degošajā ēršķu krūmā. Šos Dieva klātbūtni veistošos vārdus augstais priesteris izmanto savā labā un paziņo, ka viss ir skaidrs. Pēc tam atcerēsimies, ko tie vārdi nozīmē Romas impērijā. Tur Dieva dēls bija vienīgi un tikai imperators. Ja kāds cits paziņo, ka viņš tas ir, tas nozīmē, ka grib pretendēt uz šo augsto troni. Tāpēc ļoti ticams, ka šie vārdi mums ir jāvas nevis teoloģiski, bet politiski. Un skaidrs, ja kāds grib gāzt no troņa imperatoru, tad ir viss skaidrs. Visi Jēzu nosoda, kad tad viņš ir pelnījis nāvi.
Pēc tam Jēzus aizved uz nākamo institūciju, kas ir augstā priestera padome. Tā pieņem jau saistošus lēmumus un notiesā Jēzu uz nāvi. Nav skaidrs, vai tā bija kāda formāla tiesa ar kādu procedūru. Iespējams, tā bija vairāk kā tāda augstā priestera privāta grupa, viņa padomdevēja, ko viņš pats ap sevi bija izveidojis, augstais priesteris. Pie tam mums arī ir jāsaprot, ka viņi jau nepārstāvēja jūdu tautu. Viņi bija kolaboranti, kas kopā ar impēriju šo tautu apspieda. Tāpat kā es atvainojos Augusts Voss vai Boris Pugo savā laikā, padomu laikā nepārstāvēja Latvijas tautu un sabiedrību, bet gan bija režīma pārstāvji, kolaboracionistu valdība. Tāpēc tā apsūdzība, kas bija celta pret Jēzu, nebija tik daudz par teoloģiju, par uzskatiem, bet par pastāvošās sistēmas apdraudējumu. Jo, ja Jēzus saka, ka ir Dieva dēls, tad tā šai sistēmai bija problēma. Tā bija strauji jārisina. Taču tad, kad Jēzus ir pateicis es esmu uz šo jautājumu, viņš pasaka vēl kaut ko. Marka evaņģēlijā no tā ir viens teikums, un tas ir viens citāts no Daniela grāmatas, no vienas vīzijas šajā grāmatā. Jēzus saka, es esmu. Jūs redzēsiet cilvēku dēlu, sēžam pie visspēcīgā labās rokas un nākam ar debesu padebešiem. Un tas, kas šeit paliek nepateikts, ir šī citāta nākamie teikumi, ka šim cilvēka dēlam, kas nāks ar debesu padebešiem, Dievs dos varu, valstību un godu. Visi viņu slavēs, viņa vara būs mūžīga, tā nekad nebeigsies, viņa valstība nebūs iznīdējama. Tā saka Daniela grāmata. Interesanti, ka Marks evaņģēlijā Jēzu nesauc par Dieva dēlu. Viņš nesauc viņu tajā vārdā, kas bija rezervēts imperatoram, kurš vardarbīgi apvienoja visas tautas savā impērijā. Viņš nesauc Jēzu vārdā, kurā daudzi sauca Mesiju, kas nāks un tikpat vardarbīgi atbrīvos Izraēlu no Romas impērijas. Markam Jēzus ir citādāks Mesija. Marks viņu sauc par cilvēka dēlu. Kad augstais priesteris jautā, vai Jēzus ir Dieva dēls, Jēzus atbild, es esmu. Es esmu cilvēka dēls. Viņš nenoliedz, ka ir Mesija, taču citādāks nekā visi domā. Viņš ir Mesija, kas nes brīvību, neizvajot asins. Mazliet šeit apstāsimies. Jo Daniela grāmatā tās vīzijas fons ir apmēram pārsimts gados pirms Jēzus radies novērojums daudzās vardarbīgās jūdu cīņās ar saviem apspiedējiem. Pirms Jēzus vairākus simtus gadus vieni jūdi ķērās pie ieročiem, lai kļūtu brīvi, citi pievērsās nākotnes vīzijām, ka nāks laiks, ka viss impērijas sagrūs, un par tām nāks Dieva sods, kārtības triumfs pār to radīto haosu pasaulē. Un tā arī Daniela grāmata vēstīja, ka cilvēciskums uzvarēs zvērisko. Nāks laiks, ka tas tā notiks. Un Daniela grāmatā ir aprakstīta viena no šādām vīzijām, kur viena pēc otras dzimst dažādas impērijas, kuras ir zvēriskas. Viena kā lauva, otra kā vācis, trešā kā leopards, ceturtā kā vārdā pat nenosaucams briesmīgs šaušalīgs zvērs. Taču pēdējā impērija, Daniels raksta, ir kā cilvēks, kā cilvēka dēls, kas nāk no padebešiem, nevis izlien no jūras, kā tie iepriekšējie tēvi no jūras, kas senajā pasaulē bija briesmu un hausa simbols. Bībeles cerība ir nevis vēl uz kādu vēl par visiem stiprāku un briesmīgāku zvēriskumu, kas sakaus visus iepriekšējos, bet uz cilvēku, uz cilvēcību, kas nāk no Dieva. Tāda ir šī vīzija, par kuru Jēzus saka, es tas esmu. Daudzās valodās lielo piekdienu sauc par labo piekdienu. Patiesībā šis vārds, ka šī piekdiena ir laba, nāk no daudzu gadsimtu teoloģiskām domām, ka Jēzus mira par visu cilvēku grēkiem, pasaules grēkiem. Tā kā tā laika domāšanā grēkus var izpirkt tikai ar upuri,
tad viss pasaules grēkus var izpirkt tikai ar ļoti lielu upuru. Tad nedara parasts cilvēks, tam jābūt ir Dieva dēlam, nevainojamam un bez trūkumiem. Un lielai daļai no mums šī izjūta nāk no mūsu ticības sākumiem. Tā ir iesakņojusies mūsu liturģijās, un šai domai ir dziļš pamats. Jo, kā to formulēja kāds teologs, grēks ir cilvēka spēja visu sabojāt. Un ja es esmu ko pilnībā sabojājis, tad man par to ir jāatbild. Taču problēma ir tajā, ka es varu to izdarīt, atbildēt tikai par mazām lietām. Bet ir tās lielās lietas, kuras es nespēju vērst pa labu. Es nespētu nekad pilnībā izlīdzināt visas savas kļūdas. Ja man būtu jānes visas sāpes, ko es esmu citiem izdarījis, visu, ko es esmu darījis pāri cilvēkiem, dzīvniekiem, visai radībai, es vienkārši sabruktu zem šīs nastas, no kuras lielāko daļu es pat neapzinos. Arī tās sāpes, kuras esmu citiem nodarījis, jo esmu domājis, ka tā ir taisnīga atmaksa, ka ir jādod pretī, un tā arī ir, bet tas nemazina sāpes, ko tas viss rada. Patiesībā mēs katrs esam cilvēki, kuri nemaz nevaram nedodarīt citiem sāpes. Mēs visi esam šādi cilvēki, jo dzīve un sāpes, ciešanas un dzīve ir kaut kas viens, vai nu mēs to gribam vai negribam. Mēs nespējam, lai kāds censtos bez grēka nodzīvot pat vienu dienu. Tāpēc ticība, ka Jēzus, tāpat kā viņš Vildienu stāstos, atjauno attiecības ar saviem mācekļiem, kas viņi ir nodevuši, ka Jēzus atjauno attiecības un izlīgst ar visiem mums, ir ļoti mierinoša. Pār visu stāv lielais izlīgums, kuru neviens no mums atsevišķi un pat visi kopā saņemoties, mēs nespētu īstenot. Pēc tam, kad augstā priestera padome piespriež Jēzum nāves sodu, viņš pārstāja runāt. Viņš pārstāja atbildēt. Marks raksta, Jēzus vairs neatbildēja. Arī Poncija Pilāta priekšā, pie kura viņš tiek rītausmā aizvests, Jēzus drosmīgi klusē. Pēc tam pirmajās rīta stundās Jēzus, kā tas bija ierasts, ar tā laika ieslodzītajiem tiek spīdzināts un pazemots un izģērbts. Ar viņu tiek darīts tas viss, ko dara šodienas spīdzinātāji un pazemotāji ar cilvēkiem, kas nonāk viņu varā. Es pieņemu, ka nekas daudz šajā ziņā mainījies nav. Visu, ko vien mēs varam iedomāties. Pēc tam viņš tiek sists krustā. Un krustā sišana Romas impērijā bija terorisma veids, kas tika vērsts pret ļoti īpašiem upuriem, pret nemierniekiem, bēguļojošiem vergiem, visiem, kas traucēja romiešu likumus un kārtību. Un tas bija ļoti, ļoti publisks nāves sods, vai sētu bailes, šausmas par brīdinājumu citiem, līdzīgi kā sadedzināt dzīvu cilvēku vai dzīvu cilvēku izbarot plēsīgiem zvēriem. Bieži vien krustā sisto apglabāšana tika aizliegta, atstāja viņus pie krusta, līdz no viņiem vairs nekas daudz nepalika, ko apglabāt. To visu pēc tam varēja izmest atkritumos. Pie Jēzus krusta tika pielikts izsmējīgs un ironisks uzraksts, ka viņš esot ķēniņš, taču patiesībā tas uzraksts paradoxālā veidā bija pareizs. Jēzus tiešām bija un ir ķēniņš, taču ne tāds, kā viņi domāja. Tieši dienas vidū Jēzu piesita krustā, un nākamās 3 stundas Marks apraksta, tumsa pārklāja zemi. Visticamākais te nav runa par kādu fizisku tumsu. Tums ir sēru, ciešanu, nāves tēls. Praviešiem tums ir sēru un Dieva tiesas simbols. Citiem vārdiem, visa Dieva radītā realitāte, visa zeme iegrimst bēdās un sērās par notiekošo. Pēc 3 stundām, iedomājieties, pēc 3 stundām Jēzus mirst. Un Marks vēstīja par 2 notikumiem. Pirmais, tempļa priekškars pārplīs 2 daļās, no augšas uz leju. Arī tas ir dziļs simbolisks notikums, jo runa ir par aizskaru, kas no visa pārējā templī atdalīja vissvētāko daļu, vietu, kur Dievs bija viskoncentrētāk klātesošs. Un tur tikai reizi gadā drīkstīja ieiet tā gada augstais priesteris. Un sacīt, ka šis aizskars ir pušs, ka viņš ir pa galam,
Tas nozīmē pateikt, tas ir Dieva tiesas spriedums par šiem kolaboracionistiem, par templi, par tā varu un Romas impēriju, kas notiešājas Jēzus nāvi. Un otrkārt, tas vēstīja, ka vairs nav tādas visvētākās vietas. Nekur šajā pasaulē nav tādas visvētākās vietas, kur Dievs ir sakoncentrējies visvairāk. Tagad cilvēka dēls, katrs cilvēks būs vai nebūs visvētākā vieta Dievam, nevis kāda telpa. Templis un tā vara ir beigusies. Jo visa šī varas sistēma ir zaudējusi jēgu, tā vairs nav nākotnes, tā sevi ir diskreditējusi. Un to apliecina arī otra epizode, ko Marks piemin. Krustā sišanas procesu vadījušā centuriona atklāsme, redzot mirušo Jēzu, kad viņš saka, patiesi, šis cilvēks bija Dieva dēls. Un ja to saka centurions, Romas pārstāvs, tas nozīmē, ka viņš aptver, ka ne vairs imperators, bet Jēzus ir visaugstākais. Tad tas, kā darbojas impērijas, vardarbīgi sodot, iznīcinot, apspiežot, sējot bailes, tas miers, kurš rodās tad, kad neviens vairs nepīks pretī, tas viss ir Dieva notiesāts, Dieva atmests. Tas nav Dieva ceļš šajā pasaulē, kurā pestīšana nāk no Jēzus ceļa. Kad pirms 30 gadiem sāk kalpot kā mācītājs Latvijas austrumu daļā, daudzās Latgales un Augšdaugavas draudzēs, man pārsteidz, ka visvairāk cilvēku, pilnīgi visi draudz, pie vakarēdiena nāca tieši lielā piekdienā. Tobrīd tam nepievērs lielu vērību, likās svarīgi kaut kā šo koncentrēšanos uz lielo piekdienu, tā kā izklīdināt pa visām citām svētdienām, iedibināt paražu, ka vakarēdienas ir ne tikai dažas reizes gadā svētkos, bet visos dievkalpojumos. Tā tas ir iegājās. Taču tikai šogad aizdomājos, ka šai pievērstībai lielās piekdienas vakarēdienu mīlestam varētu būt kāda daudz dziļāka nozīme. Un tas varbūt ir arī pats galvenais, ko es vēlos jums šodien pateikt. Kad Jēzus vēl ceturtdienas vakarā, kas stingri ņemot jūdu dienas laika skaitīšanas tradīcijā bija jau piekdiena, tā sākās ar saulrietu. Lūk, šajā lielās piekdienas sākumā vēl ceturtdienas vakara mīlestā kopā ar saviem mācekļiem Jēzus viņiem pasniedz maizi un vīnu un aicina to visu padot tālāk, ar to dalīties. Par maizi viņš saka, tā ir mana miesa, bet par vīnu viņš saka, tās ir manas asinis. Jēzus neteica, lūk, maizi un vīns, šie abi, tās ir manas miesas, tā ir mana miesa un manas asinis. Viņš neteica kopā, un to mēs pieredzam arī vakarēdienā. Vispirms mēs saņemam maizi, un mums tiek sacīts, ka tā ir Kristus miesa, pēc tam mēs saņemam vīnu. Maize un vīns ir atdalīti viens no otra. Vispirms maize un tikai tad vīns. Vispirms miesa un tikai tad asinis. Viņas ir atdalītas. Bet kas tad notiek? Kad notiek tā, ka asinis atdalās no ķermeņa, citiem vārdiem, kad asinis tiek izlietas. Tas notiek vienīgi vardarbīgā nāvē. Tas notiek tad, kad cilvēks tiek nogalināts. Kad viņa asinis iztek, viņš ir miris. Citādāk tas ir parastā nāvē. Par to mēs kādreiz sakam, dvēsele atstāja ķermeni. Tur dvēsele atdalās no ķermeņa, nevis asinis. Un patiesībā šos vārdus sakot savā pēdējā mīlestā, Jēzus saviem mācekļiem ar šo rīcību pavēstīja, kādā nāvē viņš mirs. Manas asinis tiks izlietas no manas miesas. Te ir maize, kas ir mana miesa, te ir vīns, kas ir manas asinis. Tās manā nāvē vairs nebūs kopā. Mani nogalinās. Un atcerieties to vienmēr, viņš saka, kad svinēsiet šo mīlestību, vienmēr to dariet mani pieminēdami. Vienmēr pieminiet, kādā nāvē man bija lemts mirt. Un tāpēc jums šis mīlestības būs par pestīšanu. Tāpēc tas ir tapis par sakramentu. Vissvarīgāko kristīgās ticības norisi, kristīgās ticības atskaites punktu. Jo stingri ņemot, ja tu nekad nepiedalies šajā mīlestībā, ir ļoti grūti sevi uzskatīt par kristieti, jo šīs mīlestības tevi padara par kristieti. Kādā veidā? Ļoti vienkārši.
Jo redziet, kamēr mēs uz vardarbību nolūkojamies no malas. Mēs raugāmies uz to televizoru ekrānos, lasām par to ziņās. Kamēr tā mūs tieši neskar, mēs nemaināmies. Mēs neiekāpjam upuru kurpēs, nesākam skatīties ar viņu acīm, sāpēt viņu sāpes, just viņu emocijas. Mēs uz to visu lūkojamies. Mēs to redzam, mēs to dzirdam. Jā, labākajā gadījumā mēs rēģējam ar dusmām, ar līdzjūtību, ar bezpalīdzību. Ko tad mēs daudz tur varam? Vai varbūt sliktākā gadījumā mēs sākam upurus vainot, ka viņi ir vainīgi, ka izsaukuši uz sev pārdarītāju dusmas, sākam apšaubīt viņu taisnīgumu, sākam izteikt šaubas, ka nav jau skaidrs īsti, kurš sāka un tam līdzīgi. Taču Jēzus šķiet nav vēlējies, vai mēs tikai skatāmies uz šo vardarbības pilno pasauli no malas, būvējam sev kādu ērtu vietu, savu mazo draudzīti, kur visi pret visiem labi, bet viņš iedibina svēto vakarēdienu, kur mēs šo miesas un asins nošķiršanu uzņemam sevī. Tā teikt, patiešām fiziski apēdam šo maizi un tad izdaram šo vīna malciņu. Šo netaisnību pret Jēzu un visiem citiem upuriem, šo mūžseno vardarbību, šo zvēriskumu, šo Jēzus vardarbīgo nāvi mēs uzņemam sevī. Nevis izsakam par to viedokļus, skaidrojumus, attaisnojumus, meklējam kādas nozīmes, bet uzņemam sevī un ļaujamies tam, kā tas mūs sāk mainīt. Un tas mūs sāk mainīt. Šis mīlestības ir nevis paēšanai un labai sajūtai, ka mēs kopā satikušies mīļi un draudzīgi, bet šis ir mīlestības, kas grib mūs pārvērst, izsist mūs no ierastajām dzīves trajektorijām, dažkārt tā, ka sāp, tā, ka kļūst grūti. Jo tikai tad, kad šo netaisnību, šo Jēzus notiesāšanas absurdu, šo necilvēcīgumu esam uzņēmuši sevī, tikai tad, līdzīgi kā centurions pie krusta, mēs esam spējīgi aptvert, ka Jēzus ir Dieva dēls. Un ne tikai aptvert, bet saskaņā ar šo aptveršanu, ar šo ticību arī sākt rīkoties. Jēzu nogalināja šī netaisnības pasaule. Viņa asins tika izlietas, tāpēc apstājās viņa sirds. Un katrā cilvēkā, kur asins tiek izlietas, katrā cilvēkā, kurš tiek nogalināts, atkal un atkal Jēzus tiek sists krustā. Un svētais vakarēdienas ir mīlestības, kurš uzrāda šo fundamentālo problēmu, ka mēs sitam krustā. Un šo problēmu mēs atstājam nevis kādiem citiem risināt, bet šo problēmu mēs uzņemam sevī un kļūstam par tiem, kuriem tā ir jārisina. Un tas nav vienkārši. Un tas nav ātri, un tas nav viegli. Un beigās paši saviem spēkiem mēs nemaz to nevaram. Tāpēc tā pa īstam Jēzus darbs ir piepildījies tikai tad, kad augšām celtais mums sūta svēto garu. Šis gars mums dod spēku, idejas, domas, iedvesmas, kā šo problēmu risināt. Šis gars arī mūs pašus no zvēriem pārveido par cilvēkiem. Tāpēc šis gars ir visas cilvēces nākotnes apsolījuma ķīla. Un tādā veidā mēs piedalāmies Kristū un esam ar viņu ceļā no krusta nāves uz augšām celšanos, uz jaunām lieldienām, ceļā no verdzības uz brīvību, no netaisnības uz taisnīgumu, ceļā, kas cauri nāvei ved jaunā dzīvē mūs un mūs visus kopā. Āmen!
Mēs lūgsim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs šajā dienā Tevi lūdzam par visiem, kas ir apspiesti un nievāti, par visiem, kas tiek sisti krustā, burtiskā vai pārnestā nozīmē, par visiem, kas ir nicināti un apsmieti, par visiem, kurus neviens par ko nopietni netur, par visiem, kurus nogalina, par visiem, kuriem atņem nākotnes cerības un sapņus. Mēs lūdzam par visiem, kas ir kaut kādā veidā ievainoti un sagrauti, kur dzīves ir izpostīts, kur ir neziņā un bailēs. Mēs arī liekam Tavās rokās cilvēkus, kurus mēs katrs personīgi pazīstam, kuriem gribam Tavu svētību, kuriem vēlam Tavu klātbūtni, Tavu augšām celšanos un spēku. Un tā mēs Tavās rokās liekam Elzu Līgu, Ilzi, lūdzam par kādu cilvēku, lūdzam par Daci, Vilhelmu, Lindu, Mārtiņu, Marutu, Ilvu, mazo Renāti, Sarmītu un Mārtiņu. Lūdzam par Dagni, Inetu, Rafēlu, Marku un Vauru, un pieminam arī mūžībā saukto Ainu Žundu, kas pirms gada devusies mūžībā. Un mēs Tevi lūdzam, Dievs, Tu Kristu, Tu esi mūsu dzīvība, Tu esi mūsu iespēja, Tu esi mūsu skaistums, un Tava mīlestība, kas pārspēj visu, ko mēs spējam iedomāties, ir tas, no kā mēs tik ļoti baidamies. Tava tuvība ar mums, Tavs lielais izlīgums. Mēs lūdzam, Kungs, dod mums savu garu, lai mūsos rims tas, ko mēs darām pret sevi, pret pasauli, kur mēs darām viens otram pāri. Lai mūsos rimst tas, ko mēs darām Tev, Tu krustā sistais Kungs. Jo Tu vienīgais, Kungs Jēzu, atsakies mani sist krustā, pat par sava paša krustā ciešanas cenu. Tu labāk ļauj, vai to dara Tev. Mēs Tevi lūdzam, palīdz mums izkļūt no šī vardarbības cikla, jo Tu krustā sistais savā pilnīgajā dievišķajā mīlestībā esi izvēlējies būt kopā, būt vienots ar mums. Tu esi izvēlējies būt mūsos. Un tāpēc mēs Tev sakam paldies, ka Tu esi kļūst cilvēks, vai mums nebūtu jāizliekās vai jāmēģina būt Dievam. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi kļuvis galīgs un ierobežots, vai mums nebūtu jāizliekās par bezgalīgiem un neierobežotiem. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi kļuvis mirstīgs, vai mums nebūtu jācenšas sevi visādos veidos padarīt nemirstīgus. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi pazemojies, vai mums nav jāizliekās, ka mēs esam pārāk par citiem. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi kļuvis vājš, vai mums nebūtu jākļūst stipriem. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi gatavs, ka Tev uzskata par nepilnīgu un dīvainu, lai mums nebūtu jācenšas būt perfektiem un normāliem. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi gatavs būt neapmierināts, vai mums nebūtu tik ļoti jācenšas būt visu atzītiem un patīkamiem. Mēs Tev pateicamies, ka Tevi uzskata par neveiksmnieku, lai mums visa dzīve nebūtu jāveltīta tam, lai mēs būtu tikai veiksmīgi. Un mēs Tev pateicamies, ka Tu esi nabags visos veidos, lai mums nekādā veidā nebūtu jābūt bagātiem. Mēs Tev pateicamies. Tevi ienīda un no Tevis baidījās, lai mēs varētu Tevī mīlēt sevi un citus, lai mēs varētu Tevī mīlēt visus tos, kuri sava grēka dēļ ir sajaukuši Tevi ar mums,
Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi kļuvis par cilvēku un lūdzam palīdz mīlēt. Palīdz, Kungs, lai Tavs gars mūsos valda un izpašās, lai Tavs gars mūs ved. Un mēs Tev pateicamies par šo Tavu sākotnējo nodomu, šo pasauli piepildīt ar Tavu garu. Un pat Jēzus nāve šo nodomu nemaina. Tu viņu cel augšā, Tu viņu sēdini pie sevis, pie savas labās rokas debesīs, un Tu sūti savu garu, lai mēs un šī pasaule mainītos, lai mēs un šī pasaule kļūtu Tev līdzīgāki. Un tajā reiz, kad laiks nāks, valdītu tikai un vienīgi Tavs gars, tikai Tavs spēks, tikai Tava cerība un Tava mīlestība. To lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Nākamās dziesmas laikā mēs gatavosimies svētajam vakarēdienam, un baznīcā tiks vākti arī ziedojumi.
Pieņem mūs un šīs dāvanas Jēzus Kristus dēļ, jo no tā, kas ir tavs, mēs tev pienesam. Tas Kungs ar jums! Paceliet savas sirdis. Sacīsim pateicību Dievam mūsu Kungam. Tiešām tā ir labi un tā piederas un ir svētīgi, ka Tev, Kungs, svētais, vispēcīgais Tēvs, mūžīgais Dievs, visos laikos un visās vietās pateicamies caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Kādēļ Tu mūs saudzē, mūsu grēkus mums piedod un mūžīgu svētību apsolī. Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam Tavu godību dziedādami. Svētīts vai top Tavs vārds, vai nāk Tava valstība, Tavs prāts, vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Svētais vakarēdienas, ko saņemsim, ir konsekrēts zaļā ceturtdienā vakar ar šiem vārdiem. Mūsu Kungs Jēzus Kristus tādī naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota, to dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš arī ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams: ņemiet un dzeriet visi no tā. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas, par grēku piedošanu. To dariet, cik kārt jūs no tā dzerat, mani pieminēdami. Mēs Tev piesaucam, žēlīgais debesu Tēvs, svētī mums šo mīlestību, kas pie Tava galda sapulcēti, no šīs maizes ēdīsim un no šī biķera dzersim, un ar to saņemsim Tava dēla miesu un asinis pēc viņa apsolījuma.
Un cikārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet kunga nāvi un augšām celšanos, tiekams viņš nāk. Tā kunga miers vai ir ar jums visiem. Un sniegsim arī viens otram miera un izlīguma sveicienu.
Kalni atkāpsies un pakalni šaubīsies, bet mana žēlastība neatkāpsies un miera derība nešaubīsies, saka Dievs. Mūsu Kunga Jēzus Kristus miesa un asins, ko saņēmām, lai palīdz mums dzīvot un stiprina mūsu ticību mūžīgai dzīvībai. Dieva miers lai ir ar jums visiem. Pateiciet tam Kungam, jo viņš ir laipnīgs. Mēs tevi lūdzam, Kungs, lai bagāti plūs svētība par tavu tautu, kas augšām celšanās cerībā ir pieminējusi tava dēla ciešanas un nāvi. Vai nāk pār mums tava piedošana un tava ieprieca, un vai mūsos stiprināta top svēta ticība un mūžīgās dzīvības dāvana. Caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu. Dievs, Kungs, vai tevi svētī un vai tevi pasargā? Dievs, Kungs, vai apgaismo savu vaigu pār tevi un vai ir tev žēlīgs? Dievs, Kungs, vai paceļ savu vaigu uz tevi un vai dod tev mieru? Mēs bijām kopā Lieldienas piekdienas rīta dievkalpojumā. Šodien otrs dievkalpojums Lielā piekdienā būs vakarā, 6:00 pēc īpašas kārtības. Rīt ir klusā sestdiena, un šeit baznīcā notiks divas lietas. 4:00 rīt šeit klusās sestdienas īpašs koncerts vienu otram. Un šis koncerts būs īpašs ar to, ka mēs varēsim viņā piedzīvot tiešām klusās sestdienas būtību, tukšumu un klusumu, kā tas izpaužās mūzikā. Bet savukārt jau vēlāk vakarā, 10:00 vakarā, klusajā sestdienā rīt šeit baznīcā iesāksies Lieldienu sagaidīšanas dievkalpojums, kas beigsies īsi pēc pusnakts, arī ar īpašu kārtību, ar lasījumiem, kas izvadīs mūs cauri tai Dieva cerībai, kas jau no pasaules iesākuma ir klātesoša šajā pasaulē
un kas piepildās Kristū, viņa augšām celšanā un svētajā garā. Lieldienu svētdienā parīt 2 dievkalpojumi 8 no rīta un 11 no rīta, un savukārt 2. lieldienās pirmdien dievkalpojums 11. Šodien dievkalpojumā par mūziku rūpējās mūsu ērģelniece Ingūna Grimberga un arī čelliste Sarba Skarbinika. Vēlēsim viņām Dieva svētību un mieru un izdošanos arī šajā laikā. Bet mēs visi kopā tad tiekamies šeit, varbūt vakarā, varbūt klusā sestdienā, rīt 10. lai Dieva miers un viņa spēks jūs katru pavada. Ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku.